dārgie skatītāji, mums šodien studijā ir neviens cits kā šī gada svarīgākie politiskie notikumi. Un šovakar īpaši tuvu apskatīsim 2024. gada Krievijas prezidenta vēlēšanas, lai arī tur īpaši nekas nav mainījies jau kopš homo habilia laikiem, es teiktu, bet apskatām. Krievijas prezidenta amats un vēsturiskā attīstība. Krievijas federācijas prezidenta amats tika izveidots 1991. gadā, un kopš tā laika tas ir pārvērties par kaut ko līdzīgu tronim, kuru nevis ieņem, bet tajā apsēžās. Oficiāli Krievijas federācijai ir bijuši 4 prezidenti, taču izskatās, ka viens no tiem ir aizmirsis piecelties. Pirmais prezidents, Boris Jeļcins, pazīstams ar savu harizmu, alkohola mīlestību un spēju uzrunāt tautu ar pārsteidzošu godīgumu. Vladimirs Putins, no valsts drošības komitejas virsnieka līdz politiskam iluzionistam, kurš ne tikai spēja pazust no amata, bet arī maģiski atgriezties. Dmitrijs Medvedevs. Šī prezidenta stāžas laiku tauta atcerās kā Putina atvaļinājumu, kura laikā prezidents bija tikai stažieris. Un visbeidzot, Vladimirs Putins atgriežas, kā nevēlams viesis, kurš atsakās aiziet. Putins ir pierādījis, ka demokrātija var būt tikai vārds. Pirmais solis prezidenta vēlēšanās ir kandidātu izvirzīšana, kas sastāv no politiskās partijas kandidātiem un neatkarīgajiem kandidātiem. Politiskās partijas, kas reģistrētas Krievijā, var izvirzīt savus kandidātus prezidenta amatam. Partiju kandidātu izvirzīšanai jānotiek partijas kongresā, kur piedalās vismaz viens delegāts no vismaz 46 federālajiem subjektiem. Viena politiskā partija var izvirzīt tikai vienu kandidātu. Partijas kandidāti ir atbrīvoti no parakstu vākšanas, ja partija ir pārstāvēta valsts domē vai ieguvusi zināmu balsu procentu iepriekšējās vēlēšanās. Neatkarīgo kandidātu izvirzīšanai nepieciešama vēlētāju iniciatīvas grupas sapulce ar vismaz 500 balstiesīgiem Krievijas pilsoņiem. Lai piedalītos vēlēšanās, kandidātiem jāpārvar praktiski neiespējams šķērslis – savākt 300 000 parakstu no vairāk nekā 40 reģioniem, kas tālāk jāiesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā. Tālāk Centrālā vēlēšana komisija pārbauda iesniegtos dokumentus un parakstus, lai apstiprinātu kandidātu atbilstību. Kandidātiem jāatbilst vairākām prasībām, jābūt Krievijas pilsonim vismaz 20 gadus, jābūt vismaz 35 gadus veciem, nedrīkst būt citu valstu pilsonība vai pastāvīgā uzturēšanās atļauja citā valstī. Jāiesniedz informācija par saviem ienākumiem un īpašumiem. Turklāt, kandidāts nedrīkst būt persona, kas ar tiesas spriedumu atzīta par rīcību nespējīgu vai atrodas ieslodzījumā. Persona ar spēkā esošu sodāmību par smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem. Persona, kas notiesāta par ekstrēmistiskiem noziegumiem vai administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar nacistisku vai ekstrēmistisku simbolu izmantošanu. Persona, kas jau otro reizi pēc kārtas ieņem prezidenta amatu. Cik ironiski. Pirmsvēlēšanu kampaņa. Kandidāti var uzsākt oficiālu kampaņu tikai pēc reģistrācijas Centrālajā vēlēšanu komisijā, jeb īsāk CVK, kas pati par sevi nereti tiek uzskatīta par kontrolējošu un ietekmējumu institūciju. Kampaņas parasti ir iestudēts teātris, kas ietver tikšanās ar vēlētājiem, kuras bieži vien ir inscenētas un mākslīgas, reklāmas mēdījos, kur dominē valdošā elita un opozīcijas kandidātiem tiek atvēlēta minimāla vai pilnībā liekta vieta. Dalību debatēs, lai gan Krievijā debates bieži tiek ierobežotas vai opozīcijas kandidāti tiek izslēgti. Balsošanas process. Tālāk sako tautas balsojums, kas oficiāli tiek dēvēts par demokrātisku procesu, bet realitātē bieži vien tiek kritizēts kā manipulāciju un krāpšanas paraugdemonstrējums. Krievijas prezidenta vēlēšanas notiek konkrētā mēneša 2. svētdienā, kas tiek atzīta par valsts brīvdienu. Balsošana notiek aptuveni 97 000 vēlēšanu iecirkņos. Vēlēšanu iecirkņos tiek izmantotas dažādas metodas, tostarp elektroniskās balsošanas sistēmas un tradicionālās papīra biļetenes. Pēc iecirkņa slēgšanas balsis tiek skaitītas. Katram vēlēšanu iecirknim ir jāziņo par rezultātiem Centrālajai vēlēšanu komisijai.
CVK apkopo visu vēlēšanu iecirkņu rezultātus. Prezidentu ievēl tiešā tautas balsojumā 2 kārtu vairākuma sistēmā, kas teorētiski izklausās demokrātiska, bet praksē tiek apšaubīta. Pirmajā kārtā uzvar kandidāts, kurš saņem vairāk nekā 50% balsu. Ja neviens kandidāts nesaņem vairāk kā 50% balsu, tiek rīkota otrā kārta, kurā piedalās 2 populārākie kandidāti, parasti tie, kas jau ir labvēlīgi režīmam. Otrā kārta notiek tieši 3 nedēļas pēc pirmās. Ja otrās kārtas kandidāts atsauc savu kandidatūru, viņa vietā var piedalīties nākamais reģistrētais kandidāts. Otrās kārtas beigās ievēlēts tiek kandidāts ar vienkāršu balsu vairākumu. Galu galā uzvar tas, kuram paredzēts uzvarēt. Oficiālais rezultātu paziņojums. Centrālā vēlēšanu komisija oficiāli paziņo vēlēšanu rezultātus un uzvarētāju nevēlāk kā 10 dienas pēc vēlēšanām. Ja ir nepieciešama otrā kārta, tā notiek 3 nedēļas pēc pirmās kārtas. Prezidenta inaugurācija. Jaunievēlētais prezidents stājas amatā neilgi pēc vēlēšanām, un viņa pilnvaru termiņš ir 6 gadi, kopš konstitūcijas grozījumiem 2008. gadā. Inaugurācijas ceremonija notiek Kremlī. Tajā prezidents zvēr uzticību tautai un konstitūcijai, pēc kā viņš oficiāli sāk pildīt amata pienākumus. 2020. gada konstitūcijas referendums. 2020. gadā Krievijā tika rīkots referendums par konstitūcijas grozījumiem. Balsošana norisinājās no 25. jūnija līdz 1. jūlijam, un tā rezultātā tika pieņemtas sekojošas izmaiņas. Grozījumi ļauj Vladimiram Putinam kandidēt uz papildu prezidentūras termiņiem, potenciāli saglabājot amatu līdz 2036. gadam. Nevis pareģojam, bet zinām, ka šī klaunāda turpināsies vēl ilgi. Citi grozījumi ietvēra sociālās garantijas, piemēram, labklājības pasākums un pensijas. Mēs domājam, tās pensijas Krievijas tautai ir visvairāk nepieciešams. Kā arī konservatīvas izmaiņas, piemēram, vienzimuma laulība aizliegumu un patriotiskās audzināšanas ieviešanu skolās. Arī konstitūcijas prioritātes noteikšanu par starptautiskajām tiesībām. Oficiālajie rezultāti liecina, ka veseli 79% vēlētāju atbalstīja grozījumus. Aptuveni 80% no Krievijas tautas labprātīgi atbilst Putina ieviesto nemieru un teroru, jo viņi vienkārši ir mazohisti. Taču jāmin, ka starptautiskie novērotāji kritizēja referendumu par pārkāpumiem, piemēram, vēlētāju piespiešanu un balsu slepenības neievērošanu. Visbeidzot, apskatīsim 2024. gada Krievijas prezidenta vēlēšanas, kas norisinājās no 15. līdz 17. martam. Vladimirs Putins piedalījās šajās vēlēšanās kopā ar 3 citiem kandidātiem – Nikolaju Karitonovu, Vladislavu Danokovu un Leonīdu Slutskiju, kuri galvenokārt kalpoja kā formāli konkurenti, lai radītu šķietami demokrātiskas vēlēšanas. Putina atkārtot nākšana pie varas tika uzskatīta par pārbaudītu vērtību, kā arī Kremlis jau iepriekš esot paredzējis, ka par viņu nobalsos vismaz 80% vēlētāju. Provizoriskie rezultāti liecināja, ka vēlētāju aktivitāte bija vairāk nekā 70%, augstākais rādītājs Putina vadībā. Vēlēšanās tika konstatēti dažādi pārkāpumi, tostarp iespējams rezultātu viltošanas, fiktīvu parakstu izmantošana un opozīcijas kandidātu izslēgšana. Piemēram, viena no ievērojamākajiem opozīcijas kandidātiem, Vladimira Nadeždina, kandidatūra tika aizliegta, oficiāli norādot uz neprecizitātēm viņa parakstu sarakstos, kas padarīja viņa dalību nekompetentu. Šādi vēlēšana procesi Krievijā bieži tiek uzskatīti par politisku rituālu, kas demonstrē varas konsoliditāciju un lojalitāti Kremļa sistēmai, nevis īstu demokrātisku procesu. Izskatās, ka šodien ne tikai esam apskatījuši tādu politisku notikumu, bet arī iesēdušies laika mašīnā un aizceļojuši atpakaļ uz laiku, kad iespējams tikai
lai pasmietos, bet, mīļie, dargie skatītāji, tā ir mūsu realitāte 2024. gadā. Tā kā jā, paldies, ka šovakar bijāt ar mani šeit, veltījāt tam savu laiku un cerēsim uz nākamo gadu, jā.